Jau tuvojas 4. maijs, un parasti par šo svētku sajūtu parūpējās mūsu vecāki, taču šogad viss mainās, un šo svētku sagādāšanas iniciatīvu ņemam mēs jaunieši savās rokās. Un to iesaku arī jums pārsteigt savus vecākus. Tāpēc es šoreiz Emīlu esmu aizsūtījis uz vienu kapitāla restorānu 38. līniju, kurā visiem zināms šefpavārs Emīlam un jums skatītājiem iemācīs, kā pagatavot kaut ko gardu un vienkāršu saviem vecākiem un ģimenei svētkos. Jums gan jau ir 1001 ideja par svētku galdu, jo jūs esat viens no vadošajiem latviešu šefpavāriem. Bet ko darīt man un citiem jauniešiem, kuri māk tikai pagatavot tur cīsiņus, sviestmaizi vai uzcept olu, bet grib pārsteigt savu ģimeni ar kaut ko gardu svētkiem? Nu redzi, katrā ģimenē noteikti ir savas kaut kādas tradīcijas. Pareizi, tu zini, ko ēd tavi vecāki, ko ēd tavi brāļi un māsas. Tev noteikti var būt dažādi pārsteigumi. Pirmais pārsteigums, ka tu viņiem pagatavo kaut ko, ko viņi dzīvē nekad nav ēduši. Ja? Tas varētu būt tāds divkāršs pārsteigums, un ja vēl tas ir ar ļoti daudz čili pipariem, tad ņemot pirmo kumosu, velkot elpu iekšā, tas būs liels pārsteigums. Pareizi? Jā. Vai mēs to gribam šodien? Laikam nē. Es teiktu tā kā mēs esam vairāk kā 600 km jūras līnija un krasts un piekraste, tad, diemžēl, šī zivs nenāk no mūsu jūras, bet tas ir vispār vispopulārākais, laikam, šī brīža zivu produkts pēc siļķes. Ja? Tā ir laša filē. Un ļoti daudz cilvēks, starp citu, laša filē pagatavo kaut kā ačgārnu, viņi vienkārši pārcep un ir savs kaut kāds papēdis un tā tālāk, tas mums nav vajadzīgs. Ja? Tātad mums viņi vajag, lai viņi ir sulīgi un tā kā ne puika, ne meitene, bet lai viss notiek. Kas ir vajadzīgs? Kur ir visprimitīvākais garšvielas. Šis garšvielas ir sāls un drusku cukurs. Uzber sāli un drusku cukuru. Kāpēc cukuru? Pēc tam pastāstīšu. Jā, sāc ar sāli, ber vēl. Vēl. Un vēl. Centies vienmērīgi. Jā, un var vēl drusku. Vēl drusku, jā. Jā, nebaidies. Tagad to pašu izdara cukuru, bet cukuru vajag drusku mazāk. Jā. Ir, jā, un otram. Ir, jā. Ir labi. Mēs paņemam piparus. Ir, jā. Bet nepārbliežam, jā. Pirms cepšanas, atceries, vajag minūtes 10, lai tas viss pastāv. Jā? Jā. Jo sāls tā kā izdzen ārā drusku to lieko šķidrumu, jā, varbūt, un padara šo zivi, ja drīkst tā teikt, zivju gaļu. Zivi. Tā kā saturīgāku. Ja? Ok, šo atliekam malā. Vienkārši tāpat pagatavots lasis nenozīmē neko. Tam visam ir vajadzīgs piedevs. Ar piedevām ir sekojoši. Šobrīd ir ārā labs laiks. Mēs uztaisīsim tā kā tādu biezeni. Ja? Mēs varam atstāt to arī tādiem gabaliņiem, bet labāk ir biezenis. Ja mēs gribētu gabaliņiem atstāt, tad mums vajadzētu to visu griezt drusku smalkāk. Smalkāk, ja tu gribi sagriezt kādreiz, tas darās sekojoši. Tu dari šādi, ja, līdz galam neaizgriežot, līdz galam, ja, šis satur, ja, un tad tā skaisti, ja, un ko mēs dabūnam, mēs iegūstam skaisti, smalki, smuku sagrieztu sīpolu, ja, tad ir smalkāk. Lūk, tātad mums ir sīpols, mums ir seleriju kātiņš, kas izskatās kā rabarbers, bet tas nav rabarbers. Jā, mēs viņu sagriežam. Un te rekāds ir dārzenis, nezinu, vai daudz vispār tādu dārzeni kādreiz ir redzējuši. Bet pasmaržoju. Tu baidies, ja? Tu teici, ka tur mums nekas nesanāks. Mums viss sanāks. Ja? Tas ir fenhels, ja? Fenhels ļoti labs dārzenis. Ja? Ko mēs izdaram? Mēs izgriežam šo vidu, ja? Atkal sagriežam. Ja. Kāpēc vidu izgriež ārā? Tāpēc, ka viņš ir tā kā kāpostam tāds kacens, redzi tāds. Viņš būs ciets un nebūs tas, kas mums ir vajadzīgs. Nu, lūk.
Mēs vēl, kur atkal šeit, griežam, izgriežam un sagriežam. Lasi, mēs vēl neesam sākuši cept, ja? Jā. Ko mēs darām? Mums silst katliņš. To visu ļoti labi var darīt katliņam. Mēs paņemam augu eļļu, var izmantot olīveļu. Olīveļa drusku rūkta būs, ja? Bet drusku, ja? Daudz nē. Mums nekur nav jāsteidzās. Tā, rekā, es nesu pie tevis, un tagad tu paņem ar rokām, un šito visu man ieliec tur iekšā iemet. Jā, tikai neaizmet garām. Jā. Ir, jā? Okidoki. Vienmēr pirms gatavot kaut ko, lūdzu sagatavoties. Jā. Ja tu sāc kaut ko gatavot, tad nav laika iet un skraidīt pakaļ visam, kam kur bija, kur nebija. Esi saorganizē savu darbu, ja? Tas ir ļoti svarīgi. Redzi, kā skaisti cepās, ja? Cepās un abrūnījās. Ko daram tālāk? Paņemam sviestu. Hop. Un sākās sautējamais process, ja? Tas viss sūd. Tāpat virtuvē mēs neskrēdam tālu pēc krāna, pēc ūdens. Mums ir krāns pašiem šeit, savs. Jā. Ja? Mēs nedaudz uzlējam ūdeni. Ja? Nedaudz. Un tagad process var sākties, lai viņš darbojās. Lasis. Ar lasi ir sekojoši. Lasi var cept sviestā, lasi var cept, kur patīk, bet ar sviestu ir problēma, jo sviesti piedegs. Tāpēc mēs izmantojam eļļu. Ja? Kur ir eļļa. Cepam no vienas puses. Vienu. Savācam visu, ko nevajag. Ja? Un otru. Un tagad, zin, ko izdaram? Aizmirstam par viņu. Lai viņš vienkārši cepās. To var darīt pannā, vienkārši pannā. Tikai nedrīkst pārāk karstu pannu, tad būs baigās ziepes, ja? Būs baigās ziepes. Šeit notiek. Tu vari, ja vēlies pasmaržot. Kas tur notiek? Pēc kā tas smaržo? Drusku pēc anīzes, ja? Tā kā? Jā. Ir, ja, tāds? Beidzot, ir pienācis laiks bišķi pasālīt. Ja? Kā jau teicu, piparu nav. Ja? Cukurs, tuč. Daudz nē. Drusku vajag. Vīns kūpā ārā, redz, viss notiek un tā tālāk. Kāpēc tev vīna lai iekšā? Vīnam ir skābums un aromāts, ja? Tas jau ir, var bez, protams, var bez, bet labāk ar. Ja? Ko mēs darām tālāk? Šis viss, redz, kā smuki skaisti sutinās. Re, kur ir saldais krējums, tik daudz nevajag. Daudziem šķiet, ka saldais krējums ir ļoti trekns. Jā, viņš ir trekns, ja viņi izmanto daudz. Šobrīd es ielēju 50 ml. Tā ir 1/4 daļa no mazās paciņas saldā krējuma, kuru var nopirkt veikalā. Ja? Rekur no šejienes, te ir interesanti redzēt laša evolūciju. Ja, tātad laša evolūcija ir sekojoša. Ko mēs redzam, ja? Apakšā lasis jau sāk kļūt gatavāks, ja? Augšā viņš vispār vēl nav gatavs, ja? Ko mēs darām? Mēs paņemam, pieķeram sāniņu, ja? Un pieķeram otram lasim sāniņu. Ja? Nekas nenotiek, vispār nekas nenotiek. Te nekas nav, ne karsts, nekas, viss absolūti ok. Protams, ja mēs izmantojam daudz eļļu, ja ir daudz eļļu, tad ir kaut kāda iespēja, ka mēs varētu apšrakstīties, bet mums tas nav vajadzīgs. Ja? Tāpēc, ja tu redzi, ja, šeit nav daudz eļļas, nav daudz taukvielu. Ja? To var gatavot arī krāsnī, bet labāk ir tomēr uz pannas, jo uz pannas mēs varam dabūt šo labāko konsistenci. Un tagad skaties, kas notiek. To var darīt, to var nedarīt, bet kā labs tonis ir, ka mēs paņemam un šo, tā kā noņemam nost. Jā. Kas notiek, ja? Tā smuki, ja? Ja, tāda. Noņemam nost, noliekam blakus.
tas var būt mūsu dekors, ja? Tas var būt vienkārši ēdiens kaķiem, tas var būt jebkas, ja? Līdz ir noņemta šī āda, vēlreiz paņemam un uzsāvam. Šefiņ, tu vari sekt? Ok. Tātad šeit ir apcepies, viss skaisti no visām pusēm. Šobrīd viņš iekšā ir negatavs. Viņš ir tā kā ne puika, ne meitene, ja? Jā. Nu tāds termins varētu būt, ja? Ne puika, ne meitene. Apcepam, atkal pagriežam. Un mēs būsim gatavi uzlikt vāku. Mēs iedomāsimies, ka tā ir mūsu panna, ja? Jā. Pannas princips ir vienkārši, saglabāt, cik mēs varam to siltumu. Dārzeņi, kurus mēs pārvietojam šādā katliņā. Vienkārši šādā katliņā ir drusku vieglāk malt, ja, blendēt. Neiet pa gaisu. Jā, reko. Ļoti labi. Skatāmies nākamais. Ir sviests. Mums vajadzēs, lai lasas ir garšīgs. Ja? Re, kur ir sviests. Atceries, ko mēs te sabrūvējām. Ja? Ir čili pipars un piparmētrs. Ja? Jā. Čili pipars ir piparmētrs. Tas vienmēr piestāv. Ir starp citu daudzi, kam ir pieejams grils. Mājās vai pagalmā, pie kaimiņa. Ir, kam nav. Un tiem, kam ir pieņēmis grils, ja, jūs noteikti varat gatavot tieši tāpat uz grila. Ja? Un, lai to visu izdarītu, teiksim, man kaut kādas sakritības pēc ir šis grils. Ja? Tas nav obligāti. Ja? Drīz viņš būs. Redzi? Iekšā tāds ne puika, ne meitene. Ja? Mēs varam visu skaisti pārbaudīt. Labāk, ka viņš nav gatavs līdz galam, jo mums vienmēr ir iespēja viņu sagatavot līdz galam. Nekā viņš ir pārgatavots, jo tad, kā maltā gaļa, viņa atpakaļ nemaļās. Pareizi? Nu jā. Pārgriezam, uzgādas smarža. Mojito. Labs. Vai ne? Kur šeit pie sviesta, ja? Spiežam. Atceries vēl vienu lietu. Laimas sulu pievienot tad, kad mēs vairāk neko nevāram un nesildam, ja? Pašās beigās. Tikai pašās beigās. Ja? Re, kā mums skaisti izkus sviests. Nu ko? Esam gatavi atdot, ja? Wow. Labs. Pašo. Labs? Diezgan labs, jā. No. Un tā kā ārā ir pavasaris. Ieliekam iekšā spinātus. Liec šeit. Tad mēs uzbūvējam tādu skaistu svētku sajūtu. Šādi. Un šādi, ja. Vēl bišķi tā. Un drusku tā izdalam tā, lai brālīgi. Redzi, lasts ir gatavs tad, kad olbaltums, ja, sāk recēt, ja, viņš sāk sarecēt. Ja? Jā. Tas nozīmē, ka viņš ir gatavs. Paldies! Watch this! Redzi? Nu, skaisti. Pārsteigums ir garantēts. Vecākiem Noteikti. kaimiņiem vai... Vecākiem būs sajūta, ka Re, kas mums te ir, re? Atceries, mēs aizmirsām par pašu svarīgāko. Dekoriņš.
Kur kaut kāda tuč zaļums. Tas taču pavasars, pareizi. Laura, man no sākuma likās, ka būs kaut kāds burgers vai kaut kāda omlete, kaut kas, bet tad jūs pateicāt, ka būs lasis, un man likās, ka būs diezgan grūti, un, nebūs viegli. Nenormāli grūti. Nē, bet skatoties, kā jūs to izdarījāt, jā, domāju, ka es arī mēģināšu pārsteigt tos vecākus. Tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Galvenais ir nebaidīties atceries, pat ja tev neizdosies. Vecāki pateiks, ka viss ok. Es zinu, tā ir. Čau!